ko izvēlēties labāk? Dārgu elektrisko zobirstu vai lētāku, kā atšķirās tīrīšanas kvalitāte? Piemēram, ja mēs aplūkojam Oakley zobirstu, tad reku šai te pa 108 eiro, viņas maksimālā jauda ir 84,000 kustību minūte. Bet, ja mēs aplūkojam, piemēram, šādu te Flow modeli, kas maksā tikai 26 eiro, viņai tā maksimālā jauda ir 72,000 sariņu kustību minūte. Tātad, vai šī dārgā iztīrīs labāk nekā šī lētā? Jā un nē. Uz papīra, ja mēs veiktu eksperiments, tā teikt, zinātniski, jā, šai būtu labāks rezultāts, bet no sajūtām, rezultāts būs diezgan vienāds, jo es esmu izmantojis aplikumu tabletes, kas iekrāso zobu aplikumu spilgtu violetā krāsā, un tad testēju, cik daudz tiek noņemts aplikums izmantojot šādu lētāko, un cik daudz aplikums tiek noņemts izmantojot šādu dārgāko, un tas rezultāts abos divos gadījumos ir pilnīgi vienāds. Viss aplikums tiek noņemts. Tas varbūt, ko jūs iegūstat vairāk šeit pie tās dārgās, ir vairāk uzgaļi, vairākas programmas, tur ekrāns, kurš parādīs, kur zobu zonas ir vai nav iztīrīts, ceļojuma futlārs, kurā tu zobirst, var arī uzlādēt, smukāks krāsas, smukāks dizains, vairāk maiņas galvenīs komplektā. Bet tas rezultāts, tas tīrīšanas rezultāts tur lētākie vai dārgākie modelim būs praktiski vienāds.